labu. Visā projekta ieviešanas laikā sadarbība ar mūsu piegādātājiem un partneriem ir bijis atslēgas faktors veiksmīgai projekta ieviešanai. Un tāpēc es tagad došu vārdu Kristianam Pirsalu, kurš ir līguma stratēģijas direktors RBRL AS, un viņš jau strādā tirgu, lai saprastu, kas ir labākie risinājumi, kā turpināt attīstību. Kristian, lūdzu, vārds jums. Liels paldies par iepazīstināšanu. Un liekas, ka mēs jau mazliet šajā pasākumā esam mazliet ātrāki nekā dienas kārtība, un tas jau ir tāds ļoti labs veids un ļoti labs piemērs. Tātad, dāmas un kungi, es jums pastāstīšu mazliet par to, kā sagatavoties lielapjoma būvniecības darbiem no strateģiskā skatu punkta. Pirmkārt, paskatīsimies, kā tad notiek šis mācīšanās cikls. Tātad, jebkurā megaprojektā mēs redzam, ka ir šis laika grafiks, sarežģītums un izmaksas, tieši šie faktori. Un visas šīs jomas ir svarīgas. Ir svarīgi nodrošināt, ka mums ir vislabākās pieejas, kā ar šīm jomām strādāt, un ka mums ir spēja mācīties projekta attīstības gaitā, pielāgoties un pieņemt vislabākos lēmumus procesa gaitā. Kā jūs jau redzējāt no iepriekšējām šodienas prezentācijām, mēs esam stadijā, kur mēs jau gandrīz pabeidzam projektēšanu un arvien vairāk tuvojamies lielapjoma būvniecībai. Un šis ir tas laiks, kad paskatīties atpakaļ, kādi lēmumi tika pieņemti pirms mēs sākām 2017. 18. Iepirkumus attiecībā uz projektēšanu, kā lēmumi tika pieņemti, kā tie tika ieviesti, kas izdevās labi un kur mums ir nepieciešams uzlabot savu darbību. Un tātad, ja mēs paskatāmies uz tām mācību stundām, ko mēs iemācījāmies, tad mēs vienlaikus skatāmies arī uz to, kas mums ir jāizdara. Tātad, kādas ir prasības, lai mēs veiktu šo projektu, kādas ir gaidas no iesaistītajām pusēm. Un kā finansējums tiks nodrošināts un citas jomas. Tāpat arī ir iespējamie uzlabojumi, par kuriem mēs domājam. Un tomēr visu šo mēs nevaram patiesībā ieviest un pielietot bez partneriem, bez līgumslēdzējiem, pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem. Visas šīs puses, kas arī skatās šo semināru. Un līdz ar to mums ir jāsaprot tirgus kapacitāte un iespējas, kāds tirgus ir, kāda ir risinājuma, kāds ir šo piedāvājumu un pieeju pieņemamība, kāda ir šo veiksmes rādītājs, vai mēs šos varam pieņemt, vai mums iespējams kaut kas ir jāmaina. Un kamēr mēs mācāmies un kamēr mēs visu projektu laikā attīstamies, arī mūsu tirgus aug un attīstās un mācās. Un tātad mēs esam ieinteresēti tajā, kā tirgus mācās un aug, kādi ir citi skatu punkti, kādi ir piedāvājumi no tirgus, kādas ir problēmas, ar ko saskarās tirgus. Un kāds ir labākais veids, labāka veida mums, kā turpināt darbību un kā mums vajadzētu tos risinājumus, par kuriem mēs domājam, kā tos virzīt tālāk nākotnē. Kad mēs paskatāmies uz vidi, par ko jau es runāju iepriekš, kurā mēs esam un kurā mēs bijām pirms vairākiem gadiem, kad mēs pieņēmām lēmumus, tad mums kopš tā laika ir bijuši daudz izaicinājumi. Un lielākais izaicinājums, lielākie izaicinājumi, ko mēs vispār negaidījām, un tas notika īsā laika posmā, pirmkārt tā bija Covid krīze. Mums bija visaptvaroša krīze visā pasaulē, kas pilnībā mainīja piegādes ķēdes un veidu, kā uzņēmumi darbojas, kā cilvēki strādā un kā cilvēki domā, kā uzņēmumi domā.
Pēc tam sekoja Krievijas agresija Ukrainā, kas tiešām ir briesmīgs notikums. Un tas savukārt radīja papildus barjeras infrastruktūras projektu ieviesējiem saistībā ar sankcijām un vēl citām lietām. Pēc tam, attiecīgi, sekoja enerģijas krīze un liela inflācija. Tas attiecīgi nozīmē, ka līgumi, kas tika parakstīti pirms visiem šiem notikumiem, tie bija paredzēti pilnīgi citai videi, un pēkšņi mēs bijām situācijā, kur mums bija nepieciešams risināt jautājumus, kurus mēs vispār nevarējām paredzēt un nevarējām iedomāties. Un attiecībā uz iepirkumu organizāciju tas nozīmēja pilnīgi citus izaicinājumus. Un kā jūs jau iespējams zināt, ka tradicionāli valsts iepirkumi ir ļoti tādi ierobežoti, tādi negrozāmi, stingri un maz iespējas pielāgoties un maz varianti, kā arī risināt izaicinājumus, piemēram, indeksācija, kas standartā nebija pieejams pirms visi šie izaicinājumi sākās. Un tieši tāpat, kad tirgus stabilizējās līdz kādai noteiktai jomai, enerģijas cenas, materiālu cenas sāk stabilizēties, un tad mēs iekļuvām vēl vienā krīzē Izrēlā, kas atkal ir radījis svārstīgumu enerģijas cenās. Un tādu, ņemot vērā to, ka mēs dzīvojam pavisam citos apstākļos jaunā pasaulē, salīdzinoši ar to, kas notika pirms dažiem gadiem, tad, jā, mums ir šie mainīgie laiki, svārstīgie laiki. Arī agrāk mums ir bijis, bet pēc tam ir bijis stabilitātes periods. Bet tagad, kad it kā mēs redzam kaut kādu stabilitāti tirgo, mēs tomēr vairs nevaram paļauties uz šo stabilitāti. Stabilitāte, kas tur ir, mēs nezinām, vai tā paliks, turpināsies, vai tomēr kaut kādas lietas mainīsies. Un uzticēšanās uz stabilitātei vairs nepastāv. Un tas nozīmē nepieciešama pilnīgi cita pieeja un pilnīgi cita veida domāšana. Un labākie tie, kas ir tie, kas spēj pielāgoties apstākļiem, izmaiņām, kas spēj atrast risinājumus riskiem un problēmām. Un var atrast arī jaunas piegādes ķēdes, piegādātājus un atrast alternatīvas, kad viena piegādes ķēde izbeidz savu darbību, arī atrast iespējas sadarbībai. Un tas nozīmē, ka mēs, kā klienti, kā līgumslēdzēja puses, mums arī ir jādomā atšķirīgi. Mums ir jānokļūst tuvāk tirgum, kad mēs nodrošinām darbus un darām darbus, kas mums ir jādara. Un tas nozīmē arī, ka nepieciešams atšķirīgas pieejas, par kurām jau tika runāts, kas atšķirās no tā, ko varbūt jūs sagaidījāt redzēt. Un te jau ir tas iemesls. Un kad mēs runājam par tirgiem, mēs, protams, dzirdam atgriezenisko saiti, ka tirgus arī sagaida no mums, ka mēs vairāk iesaistamies problēmu risināšanā. Un ko mēs Rail Baltica darām? Mēs skatāmies uz makroekonomiskiem un mikroekonomiskiem aspektiem, un papildus mums ir arī sarunas ar piegādātājiem un dati no mūsu iepirkumiem. Ja mēs paskatāmies uz tirgu plašākā mērogā, tad tas, ko mēs no makroekonomikas puses redzam visu projekta attīstības gaitā, ir ļoti augsta svārstība materiālu cenā pēdējo gadu laikā visā tirgu. Redzam, ka enerģijas cenas ievērojami svārstās. Un arī šīs dažādās izmaksas, tātad pašizmaksas pieaug. Un ir bijuši laiki, kad varbūt kāda būvmateriāla vai materiāla cena ir svārstījusies, bet tagad mēs redzam to ļoti plašā mērogā. Un tas nozīmē, ka būvniecības tirgus vairs nefunkcionē tādā pašā veidā saskaņā ar šo informāciju, kā mēs to agrāk redzējām. Un vide, kas ir pastāvējusi, ir ievērojami mainījusies.
Ja mēs paskatāmies uz mikroekonomiku, un specifiski, ja mēs paskatāmies, kāds ir Rail Baltica tirgus, un kā visi šie faktori ietekmē Rail Baltica un mūsu tirgu, tad papildus tām iepirkuma aktivitātēm, kur mēs saņemam atgriezenisko saiti no mūsu partneriem, viens no pamata instrumentiem mūsu gadījumā ir tiešā miedarbība ar mūsu partneriem un potenciāliem partneriem, kas darbojas tirgu. Un šis ir tas, kā papildus citiem faktoriem mēs esam izveidojuši tādu sistēmu, kur mēs skatāmies, kā visi šie mainīgi ietekmē projektā darbību un kas mums jāņem vērā. Es gribētu pateikties visiem piegādātājiem, kas jau ir sazinājušies ar mums un snieguši mums ieskatu. Tas mums ir bijis ļoti noderīgi, un mēs ceram, ka tas arī turpināsies. Un mēs redzam, ka šo līgumu apkopošanu, vairāk līgumu apkopošanu kopā, tas ir svarīgi, un to mēs redzējām jau iepriekšējās prezentācijās. Dažas no šīm pakotnēm, līguma pakotnēm, ir pārveidotas no tā, kā jau tika parādīts, pieņemsim, tās pārveidotas no tā, kas pirms gada bija vai pirms 2 gadiem, un tas ir tāpēc, ka mēs izvērtējam situāciju, mēs runājam ar piegādes tirgu, mēs skatāmies uz projektu prasībām, vidi, tirgu un tā tālāk uz visiem šiem aspektiem, un mēs vai nu pieņemam lēmumus mainīt kaut ko strateģiskā līmenī, ja tas ir nepieciešams, vai arī mēs saņemam apstiprinājumu, kā mums šī mūsu pieeja ir pareiza. Cenu indeksācija ir vēl viena no lietām, kas ir diezgan skaidra, ka tas ir pilnīgi absolūti nepieciešams solis visos mūsu līgumos, kas ir ilgāki par 10 vai 12 mēnešiem, jo ir šis risks un svārstīgums, kas pretējā gadījumā, tātad šis risks, kas ir pārāk liels un rodas problēmas sadarbībās ar mums un mūsu partneriem projektu ieviešanas laikā. Tiešāka sadarbība ir vēl viena no lietām, ko es jau pieminēju. Tas ir gaidas no abām pusēm. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs sagaidām no mūsu tirgus dalībniekiem, ka viņi palīdzēs mums redzēt, saskatīt tās problēmas, kas eksistē, un vienlaikus arī, ja mēs skatāmies uz mūsu potenciāliem partneriem, tad tas ir tieši tas pats, ko arī viņi no mums sagaida. Tad, ko vēl mēs esam mācījušies no sarunām ar mūsu piegādātājiem attiecībā uz tehniskajām prasībām, tas, ko mēs saprotam, ir tas, ka veids, kā mēs šobrīd organizējam un izveidojam savas prasības, vai mums kaut kas ir jāmaina. Nu, piemēram, kad mēs detalizēti veidojam specifikācijas, kur raksturojam kādu procesu un katru soli, vai tas ir vislabākais veids, kā darīt, vai mums tomēr vairāk ir jāraksturo rezultāts. Un tad mums, līdz ar to dodot iespēju vairāk elastīgumu, atvērtību partneriem pašiem, izmantot vislabāko tehnoloģisko risinājumu, kas viņiem šķiet ir pieejams, lai iegūtu vislabāko ieguvumu saskaņā ar metodēm, ko viņi parasti jau pielieto, un attiecīgi tad arī samazinot kaut kādus prasījumus un kaut ko tādu, kas vienmēr ir kā trūkums visām iesaistītajām pusēm. Un tad mēs skatāmies uz risku pārvaldību. Tā kā mums arī ir jāstrādā dažādi. Viens no piedāvājumiem arī šodien bija ar šiem savienības sadarbības līgumiem. Tas arī ir risks, ko mēs pārvaldīsim pilnīgi citādāk. Tad būs tāda dalīta kopīgs komandas darbs, kā mēs tam pievērsīsimies. Un tā ir viena no lietām, ko mēs redzam un saņemam atgrieznisko saiti gan no mūsu piegādātāju tīkla, gan arī no partneriem. Ir tātad vēlme palīdzēt atrisināt problēmas un ieviest dažādas darbības ar kopējām komandām. Un tad vēl ir kas tāds, ko mēs esam uzzinājuši no tirgus, tas ir, mēs esam uzzinājuši arī no jums, ir tas, ka jūs sagaidāt vairāk atbalsta no klienta, strādājot ar konkrētiem izaicinājumiem, piemēram, iespējams iesaistīto pušu diskusiju veicināšanu. Jo dažādos piekļuves līmeņos
kādi mums varētu būt ar to dēļ, tātad, kas mums varētu būt ar interesētajām pusēm. Un mēs skatāmies uz to, kā mēs to darām un iespējams labākos risinājumus meklējam. Tas, kas ir svarīgi, ir no diskusijām, kuras mums ir bijušas un kādas priekšrocības saprotam arī tirgu, ir tas, ka praktiskie aspekti, kā mēs vēlamies ieviest, ņemot vērā to jau pirms mēs izveidojam konkrētus iepirkumu līgumu nosacījumus. Piemēram, ir izaicinājums, un vispār kā strādāt ziemā, un tur ir arī noteikti ierobežojumi, kas ir no līgumslēdzēju puses, bet, kad mēs ar viņiem pārrunājam, tad mēs pārunājam dažādas risinājumus. Patiesībā uzzinām to, ka ja mēs strādājam ciešāk kopā, mēs varam runāt par šo izaicinājumu, par šiem izaicinājumiem plašākā veidā, un tas vairs nav problēma. Mēs to varam paplašināt, un tur mums ir potenciāls pozitīvai ietekmē uz projektu, ir atrast šos veidus, kā strādāt izaicinājumu laikā. Pieejamība. Un materiālu, lokāla ieguve arī ir kombinēts izaicinājums, jo šeit arī runa ir par komunikāciju ar mūsu piegādātāju bāzi. Ja mums ir optimālākie vai optimālākā piekļuve jau laikus, mēs domājam par potenciālu pieejamību un materiālu, lokālu piekļuvi tieši tāpat, vai tam, ka mums ir pieejami šie lokālie materiāli un lokālie uzņēmumi, viņi jau to ļoti labi saprot, jo viņi ikdienā ar to strādā, tieši tāpat ar materiāliem, ar dažādiem projektiem. Un tas nozīmē, ka mēs kopā varam labāk saprast to, kā strādāt ar šo izaicinājumu, kā mēs varam apiet un atrisināt, piemēram, to, ka mums ir dažādi šie mežu apgabali, kuros piekļuves punkti ir varbūt sarežģītāki, un viss tas prasa koordināciju, kādas mēs darbības veiksim, kādas darbības mēs veiksim tagad, kas mums jau palīdzēs arī pēc vairākiem gadiem. Un vēlreiz, materiāla pieejamība mainās visu projekta gaitā. Ja mēs domājam par visiem posmiem, tas, kas notiek arī Baltijas valstīs, tad pieejamība mainās. Ir ierobežojumi vienā valstī, varbūt vai vienā posmā, kāda nepastāv citā, vai arī tieši parādās kādu vietēju iedzīvotāju dēļ vai viņu aktivitātēm, varbūt kaut kas vēl ar vietējām ekosistēmām dzīvotēm, kaut kas mainās. Strādājot kopā, mēs varam šīs visas problēmas saprast un nodrošināt to, ka mums ir pietiekami liela bufera zona, piekļuves punkti būvlaukumiem vai vispār lokācijām un pietiekami daudz iespēju atrisināt kaut kādas pieejamības problēmas, ja tādas rodas, lai cilvēki varētu šo projektu ieviest. Un izdarīt to veiksmīgi. Un šobrīd jau norisinās dažādas diskusijas ar piegādātāju tirgu. Un ja ir tādi piegādātāji, kuri grib ar mums sazināties, lūdzu, dariet to. Sazinieties caur projekta mājaslapu, e-pastā, LinkedIn, lai arī kā. Tā kā jūs vēlaties, tā varat ar mums sazināties. Un svarīgākais, arī viens no svarīgākajiem punktiem ir tas, ko mēs arī bieži vien saņemam no starptautiskiem uzņēmumiem. Jautājumu par to, kāpēc. Kāpēc, piemēram, kāds gribētu braukt uz Baltijas valstīm vai arī iesaistīties Baltijas valstīs biznesā? Kāpēc mēs gribētu? Kas tas ir biznesa turpinātības kaut kāds aspekts? Tas ir tiešām svarīgs vai varbūt arī attaisnojums jautājums pirms Rail Baltica nav bijis ātra dzelzceļa līnijas projekta. Tas ir viens no izaicinājumiem vispār. Ātrgaitas dzelzceļa līnija nav bijusi, tas izbūvējot šo te projektu, kā mēs radām tirgu. Kamēr mēs veidojam šo te un iepērkam un realizējam projektu. Rail Baltica ir tik milzīgs projekts, ka pašas ieviešanas laikā tas jau nodrošina turpinājumību visiem, kas tālāk gribētu attīstīt un nākt šeit. Ja mēs runājam par to, par nākotnes perspektīvām, ir dažādas motivējušas programmas, piemēram,
Piemēram, šobrīd eksistē dzelzceļa tīkli, ka tie būtu 1435 tos pārlikt, pārveidot, ir dažādas iniciatīvas un projekti, kas arī saistīti ar enerģijas projektu. Enerģijas projektiem, infrastruktūras projektiem, zaļo kursu un tīklu attīstību visā reģionā, visās Baltijas valstīs. Līdz ar to pastāv iemesli piedalīties un braukt, un mēs esam ļoti atvērti ar mūsu piegādātājiem, un mēs ņemam vērā informāciju par to, ko mēs saņemam. Un lai apkopotu, tad, kas mums ir nepieciešams, lai turpinātu, un tas, ko mēs darām, mēs skatāmies uz projekta prasībām, mēs skatāmies uz vidi, kurā strādājam, kas mums ir nepieciešams, ko mums ir nepieciešams izdarīt, ko tirgus var, kādi ir pieejamie risinājumi, kādi ir galvenie riski un izaicinājumi un risinājumi, un tad mēs to visu savietojam kopā vienā pakotnē, kuras mērķis ir strateģiski un tehniski pieņemt lēmumus, pat tādās situācijās vai gadījumos, kur mēs varbūt drastiski nemainām to, kā dažādas sadaļas uz tām skatāmies vai posmiem. Tad jautājums ir par to, kā mēs to līgumā ietveram, kādi ir indeksācijas mehānismi, kuri mums ir jāpiemēro, jo nav viena risinājuma, kas derētu visiem. Un kāda veida cenas veidošanas maksājumu metodas, kādi ir avans maksājumu nosacījumi un tā tālāk. Visi šie risinājumi būs kopā, visa šī informācija tiks savietota vienā lielā attēlā. Un ar to es gribu pateikt, kā kāz grīdā vai ar pilnu jaudu dosimies uz priekšu.